Labdien! Mani sauc Iveta. Vēlētos ar jums padalīties, kā Dievs uzklausa lūgšanas un darbojas uz cilvēkiem. Šī gada maijā mūžībā aizgāja mans tētis, un mamīte palika vien pat ar brāli invalīdu. Mamma tēta laulībā bija nodzīvojusi 65 gadus. Tā aiziešana viņai vēl joprojām ir smaga, grūti pārdzīvot, bieži raud, ir nespēks. Ir sajūta, ka vairāk nevienam nav vajadzīga. Bieži runājamies, bet man ir grūti pārliecināt, iestāstīt, ka jādzīvo tālāk, ka Dievs ir kopā ar mums, ka viņa nav viena. Vienu reizi mamītei teicu, paņem bībeli un iedevu viņai lūgšanas grāmatu. Viņa bija ļoti skeptiska, bet paņēma, neatraidīja. Pēc 2 dienām viņa zvana un saka, meitiņ, pēc lūgšanām nākamā dienā man bija spēks, es spēju piecelties, pagatavot brokastis, aizbraukt uz tirgu, un manī parādījās dzīves prieks. Tajā mirklī man bija liela pateicība Dievam, ka viņš spēja mamītei dot žēlastību, izturību, mīlestību, bet ar to jau tā nebeidzās. Atkal nāca tumsas mirkļi, mamma krita atkal sērās, sāpēs, bet pēc nedēļas nogales, pēc Alvas nedēļas nogales, kas viesojos, mamītei bija vārda diena. Tas bija 3. novembris. Es atkal stāstīju, kā man gāja, dalījos ar notikumiem, ko piedzīvoju nedēļas nogalē, tezē lūgšanas laikā, un parādīju arī brālim video no dievkalpojuma. Un brālis man nerunā, viņš ir pēc insulta, bet viņš ar savām skaņām norādīja, ka viņš vēlas iet uz baznīcu. Es no sākuma nesapratu, vai tiešām brālis, mans mīļais brālis, kurš visu laiku noliec un pārmet man, ka es esmu iesaistījusies, tuvu pienākus pie Dieva, tagad viņš pats vēlas atnākt man līdzi uz dievkalpojumu. Mēs ar mammu saskatījāmies, vai mēs pareizi saprotam, bet nē, viņš vēl vienreiz pārliecinoši rāda uz video un saka, ka viņš vēlas būt tur. Un lielākā pateicība Dievam, ka viņš šodien apmeklēja dievkalpojumu. Abi divi, lai gan bija grūti atnākt, bet tas Dieva brīnums tika piedzīvots. Pateicība Dievam. Paldies Tev, mūsu mūžīgais debes Tēvs. Paldies, ka Tu mūs aicini. Paldies, ka Tu nenogursti. Paldies, ka Tu uzrunā daudz un dažādos veidos. Un paldies, Dievs, ka mums ir iespēja sadzirdēt Tavu balsi. Īpaši tad, kad ir norimušas kādas lietas mūsu dzīvēs, kad kaut kas ir paņemts prom vai ir izmainījušies apstākļi. Paldies, Dievs, ka Tu klaudzini. Un paldies, Dievs, ka Tu esi neatlaidīgs. Paldies, ka mēs varam Tev pateikties. Un paldies, ka mēs varam uzticēt Tev atkal un atkal tos savus mīļotos, kas vēl Tev nepazīst. Jo pilnīgais miers ir atrodams Tevī, Jēzu. Tas miers, ko pasaule nevar dot, tas miers, kas ir augstāks par mūsu saprašanu. Paldies, ka Tev rūp, un paldies, ka mēs varam Tevi saukt par savu kungu un pestītāju Jēzu. Paldies, ka Tu esi svēts, un paldies, ka Tu arī šodienu mums svētī. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mūsu Tēvs debesīs,
Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī visvarenais Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars. Āmen.